Sveiki, mani sauc Sanita, un šis ir mans radošais stūrītis, kurā es rādu, kā man veicas rokdarbos. Pārsvarā es adu, dažkārt arī tamborēju un šuju. Kādu laiku neesmu filmējusi nevienu video YouTube'am, jo tā sanāca, ka sākot ar februāri man darbā pienāca papildus pienākumi, kamēr skolai tika apstiprināts jauns direktors. Un šis laiks sakrita ar vēl kādu notikumu, kas principā ir saistīts arī ar vienu no pabeigtajiem darbiņiem, kuru es jums tūlīt parādīšu. Tātad šodien vispār ir 3. augusts. Ir pēdējā mana atvaļinājuma diena. Rīt man vēl ir jāatgriežas darbā uz kādu brīdi. Un runāšu es par jūlijā pabeigtajiem darbiem. Un jūlijs ir bijis tāds ražīgākais mēnesis šogad. Labi, tad sāku es ar pašu mazāko pabeigto darbiņu. Tas ir šādas te zaķītes, kuras ir tapušas no dziju atlikumiem. Pagājušo gadu iegādājos Nitpro Terra zeķu dziju. Bija palicis atlikums, un tad nolēmu uzadīt mazas zeķītes, kuras man noderēs novembra sākumā. Es domāju, ka jūs saprotiet, par ko ir runa, un šis tad ir otrs un patiesībā lielākais iemesls, kāpēc es te pāris mēnešus biju pazudusi, jo pirmie mēneši tomēr prasa tādu, kā teikt, lielāku enerģijas patēriņu. Un, bet tātad jūnijā es jau sāku pa lielam attiekties, un tad jūlijā, kad man tagad bija atvaļinājums, es vairākas lietas jau esmu uzadījusi. Tātad, zaķītēm pēdiņai ir 7,5 centimetri. Uz katras adatas jāada ar 4, ar zeķu komplektu ar 5 adatām. Es būtu likusi 7 valdziņus, adīju Magic Loop tehnikā. Tad uz katras adatas sanāk 14 valdziņi. Zeķītes izstās ļoti, ļoti maziņas, bet atceroties, kā bija ar pirmo meitu, tad šādas te mazas zeķītes bija pašas labākās. Biju toreiz noadījusi no Drops Nord dzijas oranžā krāsā, un tās ļoti noderēja pašā sākumā. Tāpēc ir tapušas arī šādas te mazas zeķītes. Tad nākamais projekts, ko es arī iesāku jūlijā, un es to arī pabeidzu jūlijā, principā dažu dienu laikā, tie ir šie te cimdiņi. Adīju no Hobby dzijas, no zeķu dzijas, un klāt pieliku Drops Kidsilk mohēru. Šos cimdiņus man pasūtīja meita. Viņa par tādiem runāja jau kaut kad sen. Toreiz viņa teica, ka viņa grib baltā krāsā, bet tad mēs atnācām paskatīties uz maniem dziju krājumiem, un tad viņa ieraudzīja šo te lilā raibo dziju, un tā kā lilā krāsa ir viņas mīļākā krāsa, tad viņa, protams, izvēlējās šo. Es, protams, labprātāk būtu gribējusi, lai viņi ir vienkrāsaini. Man šķiet, ka būtu skaistāk, bet, protams, arī šiem nav nevainas. Tā Drops Kidsilk dzija, tas tonis nedaudz atšķirās un padara cimdiņus vēl raibākus. Tie ir tādi pūkaini. Un
tātad bez pirkstiņiem, bez pirkstu galiem. Šis projekts man bija arī tāds jaunums, jo šeit es izmēģināju japāņu īkšķi. Tad šeit iet tā līnija ar pieaudzēšanu. Un tagad es principā atkodu šo te tehniku un plānoju arī sev uzadīt līdzīgus cimdiņus. Man palika pāri dzija no jakas, un es domāju, ka baltā krāsā es mēģināšu uzadīt arī priekš sevis varbūt negluži šādus cimdiņus bez tiem pirkstu galiem, bet kaut kādus cimdiņus es tā kā sev domāju uzadīt. Jā. Un šī te īkšķa tehnika man ļoti patīk. Man šķiet, ka tā ir diezgan vienkārša. Un prieks, ka esmu iemācījusies kaut ko arī jaunu. Parādīšu arī, kā izskatās tā hobija zeķu dzija. Tātad šāda te viņa ir kāmolā. Saucās Silīsoks. Sūtīju kaut kad, manuprāt, ziemā. Sastāvs ir klasiskais zeķu dzijas sastāvs, 75% vilna un 25% poliamīds, un 100 gramos šeit ir 400 metri. Tā kā, šī bija tā dzija. Un vispār, ar ko es sāku jūlijā adīt, un kurš bija tā kā mans pirmais pabeigtais projekts pēc ilgiem laikiem, tās bija zeķes ar nosaukumu Aveņu buča. Aprakstu ir izstrādājusi pašmāju adītāja Linda Gagā. Es ceru, ka es pareizi pateicos, atvainojos, ja arī nepareizi. Ielikšu arī tā kā nosaukumu, kā tad Lindu atrast. Un zeķes man vēl pašlaik stāv uz bloķētāja. Šādu papēdi es adījusi arī vēl nebiju. Papēža nosaukums ir Strong Heel. Principā uzadīju bez problēmām, nebija nekas sarežģīts. Un purngals klasiskais. Te sašūts ar neredzamo vīli. Noraukums. Zeķes adīju no Filkolana ar veta dzijas, kas arī ir zeķu dzija. Parādīšu etiķeti, atradīšu kaut kur. Šo dziju pārdod pa 50 gramiem un 50 gramos 210 metri. 80% supervašs merino vilna un 20% neilons. Jā, dzija ir patīkama. Tā bija manos krājumos, jo pagājušo gadu es biju arī uzadījusi līdzīgos toņos zeķes ar krāsainu rakstu, tāpēc man ir arī dažādas krāsas mājās vēl saglabājušās. Tā kā īsumā jau par šīm zeķēm tas arī viss laikam. Aprakstu var iegādāties Lindas Etsy veikaliņā. Apraksts ir gan latviešu, gan angļu valodā. Un apraksts ir paredzēts vienam zeķu izmēram. Tas ir tā kā M izmērs, norādīts 38. izmērs, bet tas valdziņu skaits dara arī uz 39. izmēru. Man ir 39. izmērs pašai, un tāpēc es arī uzadīju zeķes 39. izmēram. Pirms ķeros klāt lielākajam pabeigtajam darbam, parādīšu vēl vienu darbiņu, kurš tika pabeigts, bet viņš vairāk nav pie manīm, jo tika uzdāvināts un pabeigts pēdējā brīdī. Un tieši, pabeidzu adīt tieši pirms jau bija jābrauc ciemos sveikt jubilāri. Un
Jā, tāpēc es tieši to lācīti jums neparādīšu, bet es parādīšu meitas lācīti, kuru es pabeidzu. Man šķiet, ka kaut kad janvārī vai februārī. Tātad šis ir Ibo the Polar Bear. Adiju no Drops Merino Extra Fine dzies. Apraksta autori es uzlikšu, lai parādās uz ekrāna, jo es tagad neatceros. Bet, nu jā, tātad aprakstā ietilpst gan šī te lācīšu instrukcija, gan arī, ja ir vēlēšanās, var uzadīt somiņu, un mana meita, protams, ka vēlējās somiņu. Un somiņu es adīju no Drops Air pārpalikumiem, kas mājās bija. Un jā, šī te dzija bija nopirkta, tātad Drops Merino Extra Fine dzija. Un nu, pie reizes par tiem lāčiem runājot, jūlijā gribēju uzadīt vairākus lācīšus, tad vienu es uzdāvināju, un vēl 3 dažādās krāsās man ir procesā. Viens ir arī tāds pats lilīgi rozā. Un tad ir zils lācītis un arī pelēkais. Nu, redzēt, katram vēl kaut kas tur trūkst. Pabeigšu tagad augustā. Un tā doma bija tāda, ka es varētu viņus pārdot. Nu, paskatīšos, kā vispār vai cilvēkiem tādas lietas interesē vai neinteresē. Līdz šim man ar to pārdošanu nav diezko veicies, bet nu, cerams, ka šie lācīši atradīs mājas, jo, manuprāt, viņi ir ļoti mīlīgi un bērniem ļoti piestāv. Un tad ir pienācis laiks ķerties klātam lielajam galvenajam adījumam, par kuru es esmu ļoti priecīga, ka es viņu esmu pabeigusi. Jā, nu tad skatāmies. Tā ir jaka. Debesis pieskāriens. No žurnāla Radām 2. numura. Un apraksta autore ir Margarita Grīsle. Šo jaku es iesāku septembrī, pagājušā gada septembrī. Un nu viņa beidzot ir pabeigta. Nedaudz ieildzis projekts, bet nu, tā mēdz gadīties vismaz man. Tā, pastāstīšu par dziju. Izmantoju es arī šo te ar veta dziju. Zeķu dziju. Un klāt es pieliku no Filkolanes mohēru ar nosaukumu Tilija. Atradīšu etiķeti dzijas. Vispār jau es gribēju saskaitīt tās etiķetes, cik man kas ir izgājis, bet nu ziniet, kad ada jaku no septembra līdz jūlijam, tad kaut kas nojūk un noteikti kaut kas arī pazūd. Tāpēc es nepateikšu, cik kamolu kas ir izmantots. Tā, nu jā, tātad mohēras etiķete šāda te. 70% kidmohēra, 30% zīts un 25 gramos 210 metri. Ļoti maiga mohēra. Tad, kad es adīju jaku, es to tā vēl nesajūtu, bet tagad, kad es izmazgāju, tad tiešām jaka ir ļoti patīkama un tā mohēra ir maiga. Man šķiet maigāka nekā Drops Kid Silk. Jā, lūk.
Tagad es viņu mugurā neuzvilkšu, bet es mēģināšu uzfilmēt kaut kādu video vai uztaisīt bildes, lai var redzēt, kā jaka man izskatās mugurā. Tagad gan, protams, viņa izskatās savādāk nedaudz. Es domāju, ka janvārī izskatīsies jau labāk. Nē, nav tā, ka slikti izskatās. Vispār es plānoju augusta beigās fotosesiju, un es domāju, ka šo jaku izmantošu kā vienu no apģērbiem. Varētu būt skaisti. Jā, tā, nu labi, īsumā tad, kā man gāja atdot šo jaku. Jaku sāku adīt ar stāva daļu, kā arī ir norādīts žurnālā. Stāva daļā problēmas man nebija. Viss bija skaidrs, saprotams, un nekādu ārdīšanu neatceros. Tā kā, jā. Un tad atsevišķi tiek adītas piedurknes, sāk ar valnīti, un tad turpina adīt pīnes. Un tad, es teikšu, tas ir vairāk manas vainas dēļ, manas neuzmanības dēļ. Rokas es pāradīju vairāk kārt, jo žurnālā ir ielikts raksta motīvs viens, bet šeit, tad, kad ada tās pīnes, ir tā kā 2 motīvi kopā, bet katrs motīvs ir jāsāk no citas rindas. Un tad es kaut kā, es pat nezinu, kāda iemesla pēc, es nepareizi sāku ar tām rindām. Un tad beigās jau viss kārtībā notrāpīju, ar kuru rindu, kurš motīvs ir jāsāk, un tad man tagad viss ir izdevies tā kā vajag. Pīnes ir izveidojušās, pēc mazgāšanas rokas palika platākas, kā man arī gribējās. Un, jā, raksts nav sarežģīts, tiešām ir tikai jāpievērš tā uzmanība ar tām rindām. Un tad, kad es uzadīju abas piedurknes, tad ieteikums ir tās piešūt klāt, bet tā kā es iepriekš jau esmu iemācījusies pietamborēt klāt, man šķiet, ka latviski tos sauc par ķēžu stabiņiem, tad es piedurknes pie stāva daļas pietamborēju, un tad arī sanāk šāda te vīlīte no kreisās puses, un arī no labās puses viss ir tā glīti pievienojies klāt stāva daļai. Vispār šo jaku jau es biju noskatījusi uzreiz, kā savā īpašumā ieguvu radām žurnālu, jo šī jaka tiešām uzrunā, un beidzot tad es pagājušo gadu saņēmos viņu iesākt, un es priecājos, jā, ka tā ir pabeigta un izdevusies ļoti skaista. Tā, šķiet, ka tas arī viss ir no maniem pabeigtajiem darbiņiem, tā kā kopumā šomēnes ir pabeigti veseli 5 projekti. Tas ir diezgan nopietni. Labi, un tad vēl īsumā par to, kas man ir pašlaik uz adatām, ko man vajadzētu tā kā pabeigt. Tad par lācīšiem es jau pastāstīju, tur man ir palicis pavisam nedaudz, un es ļoti ceru, ka es šīs nedēļas laikā to visu izdarīšu. Tad ir viens tāds projekts, kas man ir jāizārda un jāsāk pa jaunu adīt, un tā būs jaka meitai. Jā, esmu jau tā kā iesākusi adīt, bet šis bija arī viens no tiem pirmajiem projektiem, kuros iesāku adīt pēc sava pārtraukuma. Un tāpēc man tur ir lietas, kas man nepatīk.
un gribu izārdīt un sākt adīt vēlreiz, un tagad jau būs labāk. Vienvārds sakot, šis ir paredzēts kā tāds kardigans, jaka bez pogām, ko var uzvilkt, kad ir vēsāks. Tātad konstrukcija ir arī priekš manis jaunums, skatos YouTube'ā pamācības, kā to dara, un, principā viss jau man te izdevās pa lielam. Adu kopā gan apmalīti, gan arī tad to visu pārējo. Sāku es ar apmalītes aizmuguri, tādu šauru līniju uzadīju, tad es uzņēmu valdziņus un sāku adīt reglānu. Tātad šeit man iet kur reglāna līnija, ja te kaut ko var saprast ar to pūkaino dzīvi vispār. Bet es ar marķieri neatdalīju to vietu, kur man ir tā kā apdares mala. Tā, kaut kas ar kameru nedaudz notika. Vienvārds sakot, jā, nepieliku marķieri, tur, kur sākas apdares mala, pazaudējusi valdziņu esmu, es tur redzu, ka kaut kas neštim, man nepatīk, tā kaut kāda šitā vieta arī tāda neglīta diezgan. Vienvārds sakot, ir jāpārada. Jakai būs V veida tā apkaklīte, tā kā. Jā, jo viņu te tā pamēģināšu ielocīt, lai nedaudz tā kā var redzēt. Šādi te veidojās. Jā, meitai patīk tādas pūkainas lietas, tāpēc izvēlējos pamēģināt šo te dziju. Parādīšu tūlīt. Tad tajā projektu somā kaut kāds bardaks ir noticis un tie kamoli ir pajukuši. Labi, nekas. Tā, šī te dzija. Gazelle Teddy. 50 grami, 150 metri un sastāvs ir 60% poliamīds un 40% merino vilna. Adu es ar adatām 3,5. Ieteicamās adatas ir 3 mm. Man vismaz tā šķiet, ka tās 3,5 mm. Jā. Un runājot par adatām, šis ir mans pirmais adījums ar Lotus Jārns adatām. Es nezinu, vai tur kaut ko var redzēt patiesībā. Bet, jā. Vienvārds sakot, vispār šīs ir pirmās adatas, kuras ir pieskādējamas pie aukliņas. Man līdz šim tādas nav bijušas. Un šīs ir tās adatas, kuras var pasūtīt Temu. Ļoti līdzīgas Čiagu adatām. Tā trosīte arī ir ar tādu metāla stieplīti iekšā. Un, tik cik es te esmu pādījusi, skrūvējušās vaļā tās nav. Un arī tā stieplīte ir tāda elastīga. Tā kā, principā, ja ir vēlēšanās, var pamēģināt nopirkt. Tagad gan tur ar to Temu tā ir kā ir. Jūs jau ziniet noteikti. Bet, ja kādai interesē tomēr, tad, jā, iesaku pamēģināt. Sakarā ar šo te jaku iegādājos arī mohēras ķemīti, jo es redzēju Instagram kaut kādu video, kur to gatavo izstrādājumu paķemmē, un tad tās pūkas izlien ļoti skaisti ārā. Un tad es nopirku šādu te mohēras ķemīti dziju studijā. Izskatās tā šādi. Es paķemmēju paraudziņu, un es teikšu tā, ka tur nekāda jēga nebija viņu ķemmēt, man nepatika. Pietiks ar to vien, ka viņu kārtīgi izmazgās un tās pūciņas ar pirkstiem tur
apstrādās un viņas izlīdīs ārā un viss būs forši. Bet mēs ar meitu paķemējām tos cimdiņus un priekš mokāras tad, ir tā forši. Tā kā gan jau noderēs, nav tā, ka galīgi neliederīgs pirkums, bet priekš tās sterdīdzijas es tā kā teiktu, ka viņa nedara. Šīs tā kā būtu nākamais lielais projekts, jo kādu laiku priekš sevīm es tagad neadīšu neko, jo izmēri man vēl mainīsies un nav īsti tam jēga. Bet noteikti, kad nākamo gadu tad man stāv priekšā visādi projekti, kurus gribētu īstenot. Gada sākumā dziju studija man uzdāvināja arī dziju priekš viena projekta. Man atliek piepirkt klāt tikai mohēru, un man ir ļoti žēl, ka ir sanācis tā kā ir sanācis, un es neesmu varējusi šo dziju izmantot. Es tūlīt parādīšu, kas man tur ir. Tātad dzija no Sandnes Gārna, Pēras Giņts. Viens ir šāds te bežs tonis. Un kontrastam ir šis te tāds brūnīgs tonis. Un no šīs dzijas es sev biju plānojusi uzadīt džemperi, un es to noteikti izdarīšu. Jā, tas ir Rosie Sweater. Šis te džemperis. Tā kā, mohēru kaut kad es piepirkšu klāt, un būs skaists džemperis. Un tad vēl no lielajiem projektiem man ir padomātas Beatrix kardigan, kuru arī es noteikti īstenošu nākamajā gadā. Es tā vismaz ceru, ka es īstenošu. Arī vilna man ir nopirkta. Esmu jau stāstījusi, man šķiet kaut kad par šo te dziju. Rauma dzija, tas 100% vilna. Un arī šim te projektam man ir jāpiepērk klāt mohēra. Arī gribu pamēģināt to pašu mohēru, kas ir ieteikta. Un es atradu, kad var veikt priekšpasūtījumu un pasūtīt arī pie mums tepat Latvijā rauma dziju. Pateikšu, kas viņu piedāvā. Klāt jāpievieno rauma alpakas silk un kamols.lv piedāvā iepriekš pasūtījumu. Tā kā es ceru, ka es arī kaut kad pasūtīšu. Un lai top tas Beatrix kardigan arī beidzot. Jā, šie ir tādi projekti, kas vēl vispār nav pat uz adatām un nav nekādi paraudziņi uzadīti un tā tālāk. Bet ir vēl viens man te tāds uz adatām nepabeigts. Tā ir zeķe. Manā zeķu adatu maciņā ieliktas. Jā, šīs tā kā adu uz adatu komplekta. Šī zeķe man šeit stāv iesākta, un man ir ideja tā kā uzfilmēt video pamācību zeķei ar to aizmirsto papēdi Afterthought Hill, kā tādu adīt. Un tad to es tā kā bezmaksas ievietotu savā YouTube kanālā. Es ceru septembrī to izdarīt. Līdz novembra sākumam vispār es tā kā gribētu ievietot YouTube kanālā 2 bezmaksas video pamācības. Viena tātad šī te zeķe ar Afterthought Hill un otru video pamācību būs saistīta ar bērnu apģērbu kaut kādu. Vēl īsti nezinu,
vēl īsti nezinu kādu, jā. Iespējams, ka tā būs kaut kas līdzīgs šiem te cimdiņiem, kā uzadīt bērniem tā kā cimdiņus bez pirkstu galiņiem. Bet, jā, tas man viss ir vēl jāizplāno par šo te otro video pamācību. Par pirmo video pamācību viss ir skaidrs. Nu, tālūk. Vēl es pavisam nesen, vispār man ir vēl viens iesākts projekts, atcerējos. Jā, manā radošajā stūrītī ir ļoti, ļoti karsts, un es redzu, ka man sāk palikt sarkani vaigi. Jā, šodien ļoti saulains, un no lielajiem logiem man te viss ļoti uzsilst. Tātad pagājušo mēnesi veicu pasūtījumu no lietuviešu internetveikala un pasūtīju vēl vienas adatas īsās šīs te zeķu 23 centimetri no Čiagu. Jo vispār man pēdējā laikā ir tāda problēma, ka es vairs nevaru uzadīt divas vienādas zeķes. Man visu laiku atšķirās blīvums. Viena zeķe sanāk šaurāka un otra platāka, kaut vai es adu tā kā vienā tehnikā, bet es nezinu, kāpēc tā ir, un man tas nepatīk. Un tad es nolēmu pasūtīt sev vēl vienu šo te, vēl vienas šīs te adatiņas, lai es varētu adīt zeķes tā kā vienlaicīgi. Un, jā, man vispār te ir aizmucis projām. Labi, nekas. Šis man būs zeķu pāris no maskamolīšiem. Man te somā, projekta somā ir arī bardaks un, vienvārds sakot, maskamolīši, ja. Zeķes būs tādā zilganā tonī. Un izadīšu tā kā visus mazos kamolīšus. Man tur ir gan Alizē supervažs, gan Grunduldzija, gan Drops Fābel no pagājušā gada vēl. Un arī Regija dzija. Nē, šitas ir supervažs, bet bija arī Regija bambū. Šitas ir Regijas. Un arī Regijas merino jaka. Tā kā man te viss kaut kas ir. Un viss ir jāizad. Šis tātad man ir vēl viens iesāktais projekts. Un šo es iesāku, tāpēc, ka es braucu pie mammas uz Jelgavu nedaudz tā kā padzīvoties. Un tad man gribējās kaut ko mazu un vieglu paņemt līdzi. Un tad es iesāku šīs zeķes. Un tad mums vispār Liepājā 1. augustā bija foršs notikums, kuru mums uzrīkoja Veronika no Stonču Snit. Un, jā, bija adītāja tikšanās, un es pirmo reizi mūžā vispār apmeklēju adīšanu tikšanos, lai gan Veronika to jau rīko, vismaz kādu 3. ja ne 4. reizi, bet visas iepriekšējās reizes tā kā nevarēju tikt. Un tagad arī, diemžēl, es nevarēju palikt līdz beigām, bet man ļoti gribējās, jo atmosfēra bija ļoti jauka. Un bija sanākušas vairākas adītājas, un tad mēs dalījāmies pieredzē un tajos projektos iesāktajos savos. Un arī Veronika vietu bija izvēlējusies ļoti jauku un skaistu. Un tā kā, jā, viss tas pasākums bija ļoti, ļoti, ļoti labs. Un tad no Veronikas man ir arī dāvaniņa. Arī sapinušies. Viss man šodien ir sapinies. Oi. Tad šādi te. Labi, viens nokrita. Marķierīši. Vēl tāds košāks. Marķierīši nekad nevar būt par daudz, vai ne? Tā kā jā, liels paldies Veronikai. Un cerams, ka arī nākamreiz es varēšu tā kā piedalīties šajā adītāju tikšanās reizē.
Bet paturpinot par tiem marķieriem vēl, ko es gribēju teikt, man bija pasūtītas šīs te tā kā spuldzītes, tie marķierīši no, nezinu, man šķiet, ka tas bija AliExpress, un varbūt var redzēt, ka viņš ir palicis tāds diezgan neglīts. Tā kā mitrumu dabūjusi, es nezinu, kas ar viņu ir noticis, bet tā krāsa ir tāda neglīta, un man ļoti nepatīk, ka tā ir noticis. Un viņi visi tādi ir palikuši, izņemot to, melnajiem to tā nevar redzēt. Melns kā jau melns. Un tāpēc es pasūtot tās Čiagu adatiņas, pieliku klāt arī vēl no Katijas šādus te marķierīšus. Jo man šie marķieri patīk. Esmu pamanījusi, ka, ja es lieku tos plasmasas marķierus, viņi ir resnāki. Es nezinu, vai es tagad atradīšu tai savā somā kādu plasmasas marķieri, bet es domāju, ka jūs saprotiet, par ko es runāju. Kur ir viens? Tūlīt būs. Jā, reku vēl viens izvilkās. Jā. Viņš ir tāds ļoti neglīts palicis. Negribu tādus. Jā, tādi plasmasas marķierīši, ja, viņi ir resnāki. Un tajā vietā, ja es ielieku smalkākā adījumā šo te marķieri, piemēram, tā kā zeķis, kuru sadu tagad uz apli un ielieku rindas sākumā marķieri, tad man tajā vietā izveidojās platāka vietiņa starp tiem valdziņiem. Tā kā sanāk tāds celiņš, ka var redzēt, ka man tur ir tā kā bijis tas marķieris. Un tas tā kā man nepatīk, tāpēc man patīk labāk šie te mazie marķierīši. Lūk. Un Katijas marķierīši izskatās, kad ir apstrādāti ar kaut ko. Viņi ir tādi krāsaini, un tas, ar ko tās krāsas ir tādas biezākas. Un es domāju, ka ar šiem nenotiks tā kā ar tiem AliExpress marķierīšiem. Jā, tā kā tāds sīkumiņš vēl ir šogad nopirkts. Labi, es domāju, ka šodien ar to es arī beigšu. Pa lielam es visu esmu pastāstījusi, kas tad man ir uz adatām un kas ir plānos. Un ceru, ka arī augustā man izdosies pādīt un būs kaut kādi gatavi darbiņi, jo tagad man ir vēl jāpastrādā līdz augusta beigām. Paldies, ka noskatījies līdz galam šo video, un tad jau tiekamies nākamajā reizē. Atā!